Līdz ar pirmajām pavasara dienām speciālisti jau brīdināja, ka dabā ir modušās ērces, un ērču pārnēsātās slimības bīstamas ne tikai cilvēkam, bet arī dzīvniekam. Tāpēc speciālisti aicina brīdī, kad esam atnākuši mājās no pastaigas, rūpīgi savu mājdzīvnieku pārbaudīt. Tikko no meža, vēl nezinu, neskatījos, bet vispār mums speciālists tas ir priekš ērciem siksniņa, kura ļoti palīdz. Bet droši vien ir arī bijusi situācija, kad ir jau piesaukusies šie ērci, vai zinat, ko darīt tad? Ir zināms, ir bijuši gadījumi, un vienu reizi pa 5-7 ērciem izraus, bet paldies Dievam, bez tās laimas slimības. Līdzīgi kā cilvēks, arī suns var saslimt ar ērces pārnēsāto encefalītu vai jau pieminēto laimas slimību, un dažkārt tas var būt pat letāli. Ja encefalīta izplatība Latvijā samazinās, jo cilvēkiem ir iespēja vakcinēties, tad laimas slimības, kurai vakcīnas nav, izplatība Latvijā pieaug. Pēc SPKC datiem jau var redzēt, ka, ja 23. gadā tie bija 281 gadījums, kas bija ar laimas slimību slimojuši, tad pagājušajā gadā tie jau bija 359 gadījumi. Līdz ar to diezgan strauji pieaug šīs saslimstība ar laimas slimību. Jau aizvadītajā gadā institūts BIOR starptautiska pārobeža projekta ietveros ievāca suņu asins analīžu paraugus, lai apzinātu situāciju ar boreliozes jeb laimas slimības izplatību Latvijā. Pētniecisko darbu turpina arī šogad. Mēs ievācām 91 suņu paraugu, kurus arī izmeklējām, un no šiem 91 suņu bija 16 pozitīvi, 17% no tā visa. Un tas parāda, ka slimība ir un ir sastopama. Tāpēc mēs turpinām, mums ir interesanti uzzināt, kā viņi izplatās, kuros rajonos viņi sastopam, tāpēc mēs arī lūdzam pavadrakstos norādīt, no kurienes sunītis ir, lai mēs redzam to kopskatu pa Latviju. Akcija, kuras laikā bez maksas var veikt testēšanu, sākās šonedēļ. Līdz šim no nepieciešamajiem 100 paraugiem BIOR saņēmis jau 38. Suņu saimnieki, kuri vēlas piedalīties pētījumā, pie vetārsta nodod asins analīzes un tad tālāk tās nogādā laboratorijai. Par asins analīžu noņemšanu samaksu veic saimnieks, bet testu BIOR veic bez maksas. Mēs vairāk gan gribētu, lai mums sūta suņus, kuriem ir tās klīniskās pazīmes un medību suņi un tie, kas dzīvo tūmā mežiem, pļavām, jo tiem ir lielāka iespēja saslimt šo laimas slimību. Kā norāda BIOR pētniece, šogad siltā ziema ir bijusi ļoti labvēlīga ērcēm un tiek prognozēta krietni lielāka ērču aktivitāte. Tāpēc suņu saimnieki tiek aicināti jau laikus domāt par aizsardzības līdzekļiem, lai pasargātu dzīvniekus no ērcēm. Turklāt, ja saimnieks pamana, ka ērce sunim ir piesūkusies, to vajadzētu izņemt pēc iespējas ātrāk, jo boreliozes baktērija no ērces dzīvnieka organismā pārnesās 1 līdz 2 dienu laikā. Emīlija Anspaka, Dace Siliņa, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.